Šeit skaistajā līgo vakarā. Šeit ir kopā no visiem novadiem dažādu tautību un dažādu ticību cilvēki. Un mums ir jāizdara kopīgi kaut kas ļoti svarīgs. Mums ir jālūdz piedošana. Piedošana par tiem, par sakaniem strēlniekiem par 17. gadu. Mēs lūdzam piedošanu Krievu tautai. Mēs lūdzam. Lūdzu, mēs lūdzam. Lūdzam! Skaļāk, lūdzam! Mēs lūdzam piedošanu par 2. pasaules karu, jo tas viss ir sākās ar naidu, kur radīja 17. gads. Bet mēs šodien arī piedodam tiem, kas ir darījuši pāri mūsu zemei un mūsu tautai. Un tas ir Vācijai 39. gadā par to, ka pārdeva mūs Krievijai. Tas ir par Jalpu 45. gadā, kad mūs atdeva kā kontribūciju. Mēs piedodam, un piedodam arī paši sev, ka mēs tik ilgi, 20 gadus, ļāvām sev darīt pāri. Piedodam. Jo pret mums izturās tā, kā mēs paši pret sevi izturamies. Tātad mums ir pašiem jāmainās, mums ir vienkārši vairāk sev jāmīl. Mums ir jāmīl šī zeme, kur ļauj par sevi staigāt un kur mūs nes ar visiem mūsu nedarbiem, labajiem un sliktajiem darbiem. Un eņģeļi dzīvo tikai debesīs, bet mēs esam cilvēki. Un šodien, un es zinu, kad mēs turpmāk darīsim gan labus, gan sliktus darbus, bet tas nekas. Bet mēs apzināsimies un lūgsim piedošanu un piedosim arī citiem. Neturēsim naidu, jo naids posta mūs no iekšienes. Un kāpēc gan mums ir tik daudz slimu cilvēku? Tāpēc, ka ir iekšā naids kopā ar bailēm. Tad dzīsim mēs viņus šodien projām. Un mums ir šis uguns rituāls. Un mēs dedzināsim savas bailes. Un lai nu šodien un rītvakar visā Latvijā visi mestu ugunī savu nevajadzīgo naidu, dusmas un pretī ņemsim prieku. Paldies! Tagad palaid riņķi. Tagad jūs visi tā skaisti uzņēmis. Paldies!